Bet, ja šī teorija ir patiesa par to, ka Anatolija un Latvijas televīzijas ceļi ir šķīrušies, tāpēc, ka viņš komerci reklāmas ierunā, to mēs ar tevi esam tur arī tad bišķiņ pie vainas. Jūs esat vainīgi. Jā. Pagaid. Tas jūs vienkārši esat vainīgi. Es neesmu vainīgs, tikko es noskaidroju, ka es esmu vainīgs, pēc tam es runāju, ka es neesmu vainīgs, tagad saku, es esmu vainīgs. Nē, nu tādā Ja es nebiju Latvijā. Nu, pēc apstākļu sakritības. Nu, negluži to es vainīgs, bet šī stāsta sastāvdaļa. Sanāk, ka viņš tika atlaists, tāpēc, ka tu šaldi nesā. Visi redzēja Instagram ierakstus. To tā, ka tu kuri šalli nes. Aiziet pie doktora laikā, nevar jau. Principā, ja Anatolijas man pagājušo Ziemassvētkos šalli būtu uzdāvinājis. Mēs biatlonu joprojām skatītos kopā ar viņu. Joku, jā. Ir notikusi valsts stratēģija, un tu te, nu ja viņš būtu uzdāvinājis šāli, cilvēks ir zaudējis darbu tevis dēļ, kā jūties? Tas ir diezgan nenopietni. Es pirmkārt neticu. Es atzīšos, es neticu šai teorijai par komerci reklāmām. Tāpēc, ka tu esi vainīgais.